Bet desas tev nenes. Desas nenes, bet desas var nest. Esmu par, droši var nest man desas, man garšo. Fot, baltās vēlams. Nu, kas jauns un privāts savā dzīvē? Man liekas, man dzīve bišķi ir uzsprāgus pēdējā pusgada laikā. Es izpārdevu tūri, un man ir tagad vēl papildus koncerti. Nenormāli skaists koncerts būs 13. jūnijā Splendid Palace. Bet, tas viss būtu pateicoties tikai vienīgi milzīgiem cilvēku atbalstam, kurus vienkārši negaidīju. Protams, visi grib un tic, ka tas kādreiz notiks, bet tad, kad tas reāli notiek, ir ļoti grūti, man liekas, mentāli to apsmadzeņot. Tu redzi visas tās masveidā ziņas un viss, kas tev nāk iekšā, un tos privātos stāstus no cilvēkiem, kur dzīvo arī cauri visādas rakstas lietas. Pēdējā laikā daudz draudu. Cilvēki man koncertos vienkārši dāvina ļoti personīgas lietas, kas man izšauja korķus. Viena sieviete ar rokām apgleznoja jaku, lai viņu varētu man uzdāvināt. Viena sieviete vispār jūs taisīs tādu milzīgu rožu pušķi, kur visas rozītes bija ar rokām no lentītēm taisītas. Un es nekad nesaprotu, kā reaģēt uz tām lietām. Bet desas tev nenes, tā kā Žoržam Ziksnam un Desas nenes, bet desas var nest. Esmu par. Ja kāds skatās un turpmāk kādos koncertos plāno būt, droši var nest man desas, man garšo. Fot, baltās vēlams.